Sveicināti Audita akadēmijas studijā. Šodien pie mums viesojas Gatis Rūze. Gatis ir iekšējā audita vienības vadītājs lidostā Rīga. Gatis ir iekšējais auditors ar lielu stāžu un lielu pieredzi dažādās organizācijās. Un šodien ar Gati runāsim par to, kā viņš ir nokļuvis līdz iekšējam auditam, un arī, lai viņš pastāsta savus tips un triks varbūt par to, kā iekšējais auditors var veiksmīgi darboties. Sveiks, Gati! Sveiki! Sāksim ar pašu pirmo jautājumu. Kā tu nokļuvi līdz iekšējā auditora pozīcijai un vispār līdz iekšējam auditam? Jā, nokļuvu īstenībā nejauši, jo pieteicos citam amatam organizācijā, bet beigās dabūju iekšējā auditora amata vietu un saskatīju, ka tā varētu būt interesanta profesija un attiecīgi arī tā arī sākās iekšējā auditora gaitas, nokārtoju valsts pārvaldes iekšējā auditora certifikātu un attiecīgi darbojos iekšējā audita jomā. Cik liela jau ir tava pieredze? Cik gadus tu strādāji šajā profesijā? Ja neskaita vēl ārējo auditu, kas ir valsts kontrole, ja es nostrādāju 5 gadi, tad iekšējais audits ir vienā organizācijā 5 gadi, un tagad jau lidostā ir pilni 6 gadi par iekšējo auditoru. Kā tu redzi, kas ir tas, ko iekšējais audits var pienest organizācijai, kas ir tā pievienotā vērtība? Lai tiktu līdz tai pievienotajai vērtībai, ir jāiegūst tāds, stāžs, tā dzīves pieredze, un, ar katru gadu tu to pienesumu dod ar vienu lielāku. Pēc sākums ir tāds grūtāks, un tā atdevis var teikt, ka tagad ir visaugstākā, ka tev ir aptuveni 10 gadu pieredze. Un, ko es varu pienest, protams, tā ir nepārtraukta iekšējo kontroļu uzlabošana. Tas nav viena gada jautājums, jo situācijas bieži mainās un viss attīstās. Tāpēc iekšējās kontroles ir tāds nepārtraukts process, kas jāuzlabo. Un tagad tas uzsvars ir arī uz optimizāciju, tas ir liederība un efektivitāte. Tas ir primārais tagad iekšējam auditam saskatīt tās iespējas, kur var kaut ko efektīvāk darīt un liederīgāk. Tas laikam īsumā tā. Jā, saki, kas ir tas tavs motivators, kas tevi notur šajā profesijā, auditoru kopumā, jo es saskaitīju kopā jau ir 15 gadi. 15 gadi ir diezgan daudz un notur tas, ka darbs ir dinamisks, ka tu visu laiku neesi uz viena, vienā jomā visu laiku, nepārtraukti ir jāapgūst kaut kas jauns, un nav tāda iesēdēšanās, tas nedrīkst būt, tad attiecīgi tie rezultāti nebūs. Kā tu redzi, kas ir varbūt tās iekšējā auditora kompetences, kas ir mums jāzina un jāpārzina, lai mēs būtu labi, veiksmīgi iekšējā auditora noderīgi organizācijai? Daudz ir pašmācība, nekur jau tāda dzīves, priekš dzīves un darba tādu uz rokas neko neiedos. Protams, jāapmeklē visādi semināri, kursi, kur tu iegūsti vispārējo priekšstatu par daudzām auditējumām jomām, bet ļoti liels darbs ir šī paša izglītošanās, un katrā organizācijā šie procesi arī norit savādāk. Arī ļoti svarīga nozīme ir tieši komunikācijai, vienas valodas atrašanai ar auditējumiem, panākt to sadarbību, to uzticēšanos no auditējumiem. Jo, ja tu iegūsti to, tie pirmie gadi ir izšķirošie iekšējam auditam. Ja tu sākotnēji neiegūsti to uzticību, tad pēc tam būs ļoti grūti. Un tāpēc sākums ir tas izšķirošais, ka tev ir maksimāli jāiedziļinās visās problēmās un jārod dažādi risinājumi, ko arī struktūra vienības un auditējumi akceptē. Varbūt pastāsti, kā izskatās tava diena auditora darbā? Ko tu dari, kad tu aizej uz darbu? Diena sākas kā jau parasti, visi ceļās, aizbrauc un apsēžās savā krēslā, ieslēdz datoru un attiecīgi tad jau tev jau galvā ir jau īstenībā darbs jau notiek jau braucot uz darbu, tu jau apdomā visas tās lietas, vienmēr domā to risinājumu, kā varētu uzlabot. Un tas ir tāds nepārtraukts process, tāpēc īstenībā tā darbs sākas arī pirms datora ieslēgšanas īstenībā, un pēc tam jau klasika, ka tu jau skaties tos dokumentus un meklē visādus
optimizācijas iespējas, ja mēģina saskatīt kopsakarības un plāno tikšanās, seko līdzi kalendāram un attiecīgi katram auditam ir savi posmi, tad palēnām tas audits tiek virzīts pa visiem posmiem, plānošana, pārbaudes un noslēgums. Un, man tā praksa ir, ka šie auditi ir diezgan apjomīgi, un tas brīdis, kad tas audits tiek veikts, tas nav īss, tāpēc parasti tie ir kādi 4 mēneši, tad ir laiks gan to informāciju dabūt, gan viņu apstrādāt, gan arī šīs tikšanās organizēt ar auditējumiem, lai iegūtu pēc iespējas kvalitatīvāku darba rezultātu. Vai ir kāds posms, kas tev vislabāk patīk, un ir varbūt kāds, kas tev vismazāk patīk tajā iekšā audita darbā? Faktiski jau visi auditori jau saprot, ka ir šie posmi 3, kas ir jānodala iekšējā auditā, bet īstenībā man jau ziņojums sākas no pirmās dienas, jo es jau vācu konstatējumus, faktiski tas ir tāds tikai papildini, jau no pirmās tikšanās, kad ir ievada intervija, tad jau tiek iegūta jau kaut kāda informācija, ko iespējams jau var pat likt ziņojumā, un tad pārbaužu posms, noslēgums. Es nezinu, es tā nevaru izšķirt, es viņu uzskatu par vienu tādu kopumu, un pārējais ir tāds, detaļas. Man parasti tāds viens no izaicinošākajiem laikam ir intervijas, jo pirms tām intervijām es cenšos vienmēr tā kārtīgi sagatavoties, tā kā uz viņām dodos, jo tu saproti, ka katrai kolēģis tajā laikā no kaut kāda pamatdarba, ar ko viņi labprātāk nodarbotos, nevis nāktu runāt ar tevi. Tev ir kaut kādi paņēmieni, kā tu varbūt gatavojies tām intervijām, vai kā tu viņas vādi, vai kā tu centies panākt, ka tie cilvēki atverās un nedomā, ka viņš atnāks, mums atkal tur būs lieka laika šķērdēšana ar viņu. Jā, par intervijām skaidrs, jo ilgāk strādā organizācijā, jau tev kaut kādi jautājumi atkrīt, jo uzsākot darbu, tie jautājumi var būt tādi vienkārši un tīri par procesiem, ja tu neesi nekad viņos bijis, tu nezini, kā ar organizācijā, bet ar katru gadu tie jautājumi ir arvien precīzāki, tu spēj arvien vairāk iedziļināties un uzdot arvien sarežģītākus jautājumus un arī diskutēt jau arī pa jomām, kas ir struktūra vienība atbildība. Ja? Un tā intervija, parasti tā labā praksa ir, kad es arī nosūtu šos te jautājumus, es vienmēr intervijas laikā varu pielikt kādu jautājumu klāt, bet es vienmēr nosūtu jau tādu jautājumu bloku, ko mēs pārunāsim, un tas arī ir godīgi arī pret auditējumu, viņš arī var sagatavoties jau kaut kādu informāciju, un tad maksimāli no šīs te intervijas iegūt to informāciju, ko es iepriekš esmu ieplānojis, tad tas ir tas galvenais mērķis, jā. Jā. Tev ir kāds galvenais izaicinājums, vai varbūt var padalīties ar tiem izaicinājumiem, ar kuriem tu saskaries, kad esi iekšējais auditors, un varbūt arī kā tu centies ar viņiem tikt galā? Jā, izaicinājums viens ir noturība, jā. Vienmēr būt noturīgam, jo ir šī organizācijā sava kultūra, jā. Nav tā, ka būs divas vienādas organizācijas, tev ir jāatrod kopīga valoda ar visiem, jā, jo struktūra vienība ir daudz. Un ar katru tev ir jāprot sastrādāties, citiem tie raksturi ir savādāki, tad nekad nedrīkst tās attiecības kaut kādā veidā sabojāt, un tad attiecīgi pēc tam tos auditus ir ļoti grūti veikt, un nav tāda atvērtība no struktūra vienībām, un tas īstenībā traucē iegūt to maksimālo rezultātu no audita. Tāpēc es cenšos panākt to uzticību no struktūra vienībām un atrast kopīgu valodu ar visiem. Un beigās tad tas palīdz rast šos te risinājumus un arī dažādus efektivitātes liederības apsvērumus. Vai tu esi gatavs padalīties ar kaut kādu interesantu faktu par tevi? Es laiku domāju par šo, kas varētu būt interesants fakts par mani, vai tas ir saistīts ar darbu, ja tas ir ar darbu, tad man liekas, ka tas ir interesants, ko es sākumā minēju, kad es nejauši nokļuvu iekšējā audita profesijā, tas tāds interesants fakts, bet iepriekš arī interesanti ir tas, kas varbūt tās audita gaitas vispār uzsāk uzreiz pēc augstskolas,
valsts kontrolē strādājot pie Ingūnas sudrabas, jo tur tika dota iespēja jaunajiem. Jā, mums bija 2 lielas grupas, jā, kad viņas visus jaunos censoņus apmācīja, jā, un pilnīgi bez nekādām priekšzināšanām, un arī es biju tajā grupā. Un faktiski tika dota iespēja kļūt par auditoru, ko es arī izmantoju. Tāpēc arī jāsaka īstenībā liels paldies par šādu iespēju, jo cik es saprotu, laikam vēlāk tādas iespējas citiem nav bijušas. Tāds interesants fakts varētu būt. Jaunajiem censoņiem, tie, kas grib kļūt par iekšējiem auditoriem, ko tu iesaki, kas ir jādara? Darbs jāveic ir rūpīgi. Tas ir pirmais, jā. Vienmēr vajag pastrādāt pirmo organizāciju tādu, kur ir augsti standarti, jā, un tad īstenībā tu pats priekš sevis vienmēr taisi tādu pašnovērtējumu, jo tev ir savs pašapziņa, un ka tu vienmēr šo te darbu dari rūpīgi, un tad arī tas nes rezultātus vienmēr, tad arī tu atradīsi kādu risinājumu, struktūrienības ar tevi arī vairāk rēķināsies, un arī vadība to novērtēja, un īstenībā arī šis te vadības vērtējums ir svarīgs, ja tam iekšējam auditoram ir sevišķi, kad gads tiek izpildīts, un tad beigās ir šis te pārskats, ja, un tad arī var kaut kādas atsauksmes dzirdēt, jo tāpat tās visas atsauksmes līdz vadībai nonāk par iekšēju auditoru, ja viņš tur sāk kaut kā ne tā tur uzvesties, vai kaut kādas viņa rīcības šķiet drusku dīvainas vai nepieņemamas, ja, vienmēr tā informācija tāpat nāk līdz vadībai, tāpēc man šis te vadības komentāri ik pa brīdim, tas ir ļoti svarīgi, jā, jo ja tur ir labi komentāri, tad tas nozīmē, ka tā arī ir. Labi, Kati, liels paldies tev, ka tu atnāci šodien. Es domāju, vērtīgi gan jaunajiem censoņiem, gan arī noteikti vērtīgi pārunāt jau esošiem auditoriem vienmēr, vai ne, padalīties ar tām praksēm un tām labajām pieejām, ko katrs no mums izmanto. Tā kā liels paldies un uz tikšanos. Jā, paldies! Paldies!